Marta beigās Daugavpils novadā tika uzsāktas Daugavpils novada ekskursiju vadītāju gidu apmācības. Topošie gidi no Daugavpils novada pagastiem mācās un apgūst jaunas prasmes, kā profesionālāk un interesantāk prezentēt Daugavpils novadu tuviem un tāliem ciemiņiem. Apmācības aptver gan teorētisku informāciju par Daugavpils novada vēsturi, kultūras pieminekļiem, arhitektūru, kultūru, leģendām, turisma attīstību, ekskursiju vadītāju pienākumiem, gan arī praktiskus uzdevumus un līdzdarbošanos. Tie ir saskarsmes un komunikācijas treniņi, publiskās runas prasmes, grupas veidošanas pamatprincipi, kā arī ekskursija vadītāja, gida, praktiskais darbs un mācību izbraucieni. Kursu noslēgumā ik viens dalībnieks vadīs nelielu ekskursiju, prezentējot pašu sastādīto maršrutu, vietu vai objektu. Apmācības jau šobrīd notiek samērā spraigi. Par dažādām tēmām un interesantiem jautājumiem stāsta attiecīgo nozaru pieaicināti profesionāļi. Skolas radīšanas nepieciešamība jau saistīta ar to, ka novadā ir jāvada ekskursijas. Un uz doto momentu tieši novadnieku ekskursijas vadītāju gidu ir ļoti maz, un pagaidām ne ar vienu no viņiem nav izveidojusies sadarbība. Mūsu mērķis gan tos, kuri grib šim biznesam pievērsties, sapulcināt kopā, gan arī sākt veidot sadarbību jau ar esošiem gidiem, bet kuri varbūt līdz šim nav strādājuši par gidiem mūsu novadā. Tā kā gidu skola novadā tiek organizēta 1. gadu un apmācībām pieteicās varen daudz gribētāju, tāpēc, kā skaidro skolas organizatori un idejas realizētāji, turisma aģentūras tāka pārstāvji, bija jāveic nopietnas pretendentu izvērtēšanas darbs. Viens no atlases kritērijiem bija valodu zināšanas, pieredze ekskursiju vadīšanā tika uzskatīta par priekšrocību. Gids ir īpaša profesija, kuras pārstāvim bez zināšanu bagāžas un erudīcijas jāpiemīt arī aktiermākslai un harizmai. Gidam ir ļoti īstenībā sarežģīta profesija, jo nepietiek ar to, ka tu izšķirsti vēstures grāmatu vai novadpētnieku sarakstīto literatūru. Patiesībā gidam ir jābūt ļoti izcilam organizatoram, es pat teiktu ar nelielām aktiera dotībām, un tam ir jābūt cilvēkam, kas var strādāt dažādās augsta stresa pakāpēs, jo dzīvē notiek visdažādākās situācijas, un tāpēc jāprot zibenīgi, operatīvi un pareizi noreaģēt. Izvērtējot apmācību saturu, Lolita Kazlovska atzīst, ka visas lekcijas ir svarīgas un noderīgas. Cilvēkiem ir iespēja tā soli pa solim apgūt nepieciešamās zināšanas, gan turisma pamatus, gan iepazīties ar turisma resursiem un turisma produktiem, kas tiek piedāvāti Daugavpils novadā. Gan arī es uzskatu, ka ļoti vērtīga kursa daļa ir tās lekcijas, ko lasīs Vidzemes augstskolas docētājs Andris Klepers, ļoti augstas klases profesionālis. Un, protams, ka vēsture, jo bez tā arī nevar, ja cilvēks nezina šos vēstures posmus, neorientējas šajā secībā, protams, ka viņam ir samērā grūti veidot savu stāstījumu, strādāt ar cilvēkiem, atbildēt uz jautājumiem. Viss ir ļoti vajadzīgs, un, protams, ka pēc tam, tad, kad šie kursi būs pabeigti, ļoti daudz, kas ir pašu cilvēku rokās, jo viņiem savas zināšanas ir noteikti jāpapildina patstāvīgi, un varbūt arī pēc tam vēl jāapmeklē kādi kursi, kur varētu papildināt savas zināšanas un padziļināt tās. Katrā ziņā es uzskatu, kad ar viņiem strādā un skaties, katrs no viņiem ir personība, un es domāju, ka viņiem viss izdosies. Kā viens no gidu skolas dalībniekiem ir arī Višķu pagasta iedzīvotājs, jau esošais turisma pakalpojumu sniedzējs un ilggadējs gids Jānis Kudiņš, kurš uz apmācībām ir pieteicies, lai papildinātu savas vēstures zināšanas arī par citiem sava dzimtā Daugavpils novada pagastiem. Būs gan vēstures tēmas, gan dažādi citi jautājumi, ko es varbūt bišķi mazāk pagaidām zinu un kas man interesē. Par to un tāpat jau arī par pagastiem, ne par visiem pagastiem visu zinām, kaut ko jau klāt dabū zināt. Vispār ļoti interesanti. Jānis Kudiņš gida profesijai pievērsies jau kopš 1972. gada, un kopš tā laika ekskursijās ir vedis grupas no toreizējā Daugavpils, Preļu, Krāslavas rajona, kā arī no Lietuvas un Baltkrievijas. Savukārt šogad Jānis cer, ka būs daudz gribētāju, kas vēlēsies apceļot Latgali, arī Višķu pusi. Mēs mēģinām pašlaik ļoti intensīvi pētīt gan Višķu vēsturi, gan lasīt dažādas leģendas nostāstus, kas par to apkārtni ir, un kaut kādu nelielu kolekciju tādu, pa muzeju varbūt paskaļi nosaukt, bet tāda kolekcija, kas tiek atrasts Višķi apkārtnē,
gan atrasts, gan, teiksim, dāvanu veidā. Tas viss tiek šobrīd kolekcionēts. Un tas arī būs pieejams turistiem, ja braukās pie mums uz viškiem. Paši jau viški ļoti interesanti ir dažādā veidā, jau sākot kaut vai ar to pašu Katrīnu I, kuras dzimtene ir viški pagasts. Tie, kas brauks uz viškiem, arī varēs to amatnieku ciemu apskatīt. Arī viški baznīca ļoti interesanti ir un ar ļoti labu akustiku. Un tā ir viena no retajām strādmaņa projektiem Latvijā. Ar ļoti tātad ne tikai akustika, bet viņi praktiski visi ir no akmens. Un tāpat arī turisma bāzes, ar tāpat vīrogna, kur šobrīd gandrīz neiespējami nokļūt un atpūsties, jo līdz oktobrim es sapratu, ka visas izejamās dienas ir rezervētas. Apmācībām noslēdzoties, visiem gidiem tiks piešķirtas apliecības un identifikācijas kartes, kas apstiprinās Daugavpils novada certificēta gida statusu. Savukārt gidu pakalpojumus ekskursiju vadīšanā būs iespējams pieteikt Daugavpils novada pašvaldības aģentūrā TAKA. Gids būs pirmais cilvēks, kas prezentēs mūsu novadu. Tieši tāpēc trenēt savas komunikācijas un runas prasmes, mācīties saprasties ar visdažādākajiem cilvēkiem, stāstīt par kultūras pieminekļiem, vēsturiskajām būvēm, kā arī pašreizējām kultūras īpatnībām, aicina Daugavpils novada gidu skola, kurā apmācības ilgs līdz šī gada maija beigām.